vai visi bagātie ir bagāti. Nu redziet, kad mēs domājam par bagātību tādā materiālā, striktā naudas un objektīvi nomērām lietu izpratnē, mūsos galvā rodas kaut kāds priekšstats par konkrētām mantām, konkrētiem īpašumiem vai izskatu vai kaut kādu statusu, kas ir radies, kaut kāda pilnīgi neobjektīva un neracionāla lieta pamatā. Jo mēs bieži vien ierogam, vai drīzāk domājot par bagātiem cilvēkiem, savā galvā atvedinām tos priekšstats, ko mēs esam redzējuši, ka mēs īstenībā visdrīzākais bijām mazi vai ļoti jauni, vai arī kaut ko mums stāstīja cilvēki, kas bija mums apkārt. Un tas paradoks manas paaudzes cilvēkiem, un tīpaši tiem, kas vēl ir vecāki, ka tas mantiskās bagātības priekšstats radās no kaut kādiem vai no ulmaņa laikiem, vai kaut kādiem heroizētiem laikiem par rietumiem, kas mūsos nonāca tikai 90. gados, par to, ka tur viss ir labi un viss ir pareizi, un tur ir jābūt, kā lai to pastāst labāk, tādiem striktiem priekšstatiem par to, kas ir bagāts un kā visi bagātnieki izskatās. Un, man liekas, ka smieklīgākā kārtā daudziem tas priekšstats par bagātību ir radies no kaut kādiem seriāliem vai filmām. Tas izklausās baigi smieklīgi un baigi neadekvāti vispār manām video formātam, bet bear with me. Jo, ko es gribu pateikt, ka mūsos visos ir kaut kādi priekšstati un uzskati, kas ir radušies no iemesliem, kurus mēs īsti nezinām. Un uz tiem neobjektīvajiem priekšstatiem mēs esam uzbūvējuši izpratni par to, kas ir quote unquote bagāts. Un īstenībā tam priekšstatam nav nekāda sakara ar realitāti, jo kas ir realitātē. Realitātē mums īstenībā ir ļoti grūti pateikt, kurš ir materiāli bagāts vai kurš nav, jo īstenībā man kā šīs jomas profesionālim to ir baigi grūti novērtēt. Kas tad īsti skaitās bagāts un vai tas, ko es pieņemu savā galvā par bagātu, tāds ir? Īstenībā nē. Jo, ja man vajadzētu pateikt, vai kāds ir bagāts, tad man vajadzētu zināt pirmkārt, kas viņam pieder, tīri kā uz viņu kā fizisku personu, kāda viņam ir parādi, un vai tas, kas viņam pieder, tiešām ģenerē naudu. Rupi runājot, ja viņam nav vispār neviena parāda vai kaut kādas saistības, un viņam pieder uzņēmumu, īpašumu, vērtspapīri, kas tur ģenerē labus pasīvos ienākumus, kas ir stipri vairāk nekā vidējiem Latvijas iedzīvotājiem, tad viņš ir bagāts, bet kā realistiski es varu to pateikt pa jebkuru cilvēku, ja vien es to nezinu. Tas nav iespējams. Līdz ar to, jebkuru spriedumu par to, kas ir bagāts, varu veidot tikai ar saviem priekšstatiem, kas rodas tikai no lietām, kuras jebkurš muļķis var nopirkt. Un tā īstenībā ir tas mūsdienu paradoks, ka tas, vai mēs esam, mums liekas, ka kāds ir bagāts, īstenībā ir tik viegli nofeikojams un tik viegli nomānāms kā nekad. Jo, ja mēs pastamies kaut kādus ļoti, ļoti senus laikus, kādreiz cilvēkus varēja noteikt pēc savas bagātības, pēc viņa rodas lietām, pēc tā, kādā krāsā ir apģērbs, jo apģērbs varēja būt noteikti krāsas vai noteikti tipi apģērbs varēja būt tikai noteiktai sociālai kārtai, vai, teiksim, pieeja dzelzs ieročiem, kā mēs redzam kaut kādos tur senatviešu kapos, vai, teiksim, tas, vai kādam bija zirgi, vai kādam bija īpašums, visiem nevarēja piederēt īpašums, un tā tālāk, un daudzas lietas, kas tādas bija ārkārtīgi grūti nofeikots, jeb nomānīts. Bet mūsdienās, pastīsimies uz mūsdienām, jebkurš muļķis mazliet pataupot un mazliet pastrādāt var nopirkt visdārgāko brenda apģērbus. Ja negluži nopirkt, tad viņš var iznomāt ļoti dārgus pulksteņus. Jebkurš var aizbraukt uz Dubaju, uztaisīt foršu bildes dārgās viesnīcās un noierēt dārgas mašīnas, radot par sevi pilnīgi citu priekšstatu. Un arī dabūt privāto lidmašīnu var tikai uz īstermiņu nomu. Tev pat nav jālido nekur, tu vienkārši var aiziet uz pāris stundām iznomāt privāto lidmašīnu un nofilmēt sevi ar to. Un ja tu māki kaut ko no sociālajiem tīkliem, tu vari radīt ļoti, ļoti, ļoti glorificētu priekšstatu par to, kāds tu esi un kāda ir tev panākuma. Tā kā mūsdienās mūsu izpratni par bagātību un faktiskā bagātība ir tik tālu, cik iespējams nevienā laikā. Un tāpēc es atkārtošu to, ko visdrīzākais jūs visi ļoti labi zinat, kad nespriediet vīru pēc cepures, jo vai nu kuros laikos, bet mūsdienās to nofeikot var ļoti viegli. Un to arī īstenībā mūsdienās visi zina. Bet, kā šeit ir ļoti īpatnēji. Īpatnēji ir tas, ka mēs no tiem priekšstatiem, kuri mums ir radušies par to pašu materiālo bagātību,
Mēs no viņiem nevaram tik viegli aiziet projām, jo viņi ir pārāk dziļi mūsos iesaknējušies. Es pa sevi pat domāju, man kā finanšu jomas profesionāliem ir dienas darbs vairāk vai mazāk zināt, cik cilvēki ir bagāti un vai vismaz objektīvi saprast, cik viņi ir bagāti un kā ar to visu strādāt. Un pat šeit es nevaru sev nepietiek pie domas, ka bieži vien es neapzināti skatos uz cilvēkiem, balstoties uz to, cik viņiem ir labs uzvalks, vai kāda viņam ir mašīna, vai kādu priekšstatu viņš sev rada sociālajos tīklos. Vienalga, vai viņš cenšas vai necenšas. Un es pat no tā nevaru izbēgt, lai gan es zinu, ka tie var būt absolūti meli. Un es pēc fakta zinu, ka ir ļoti turīgi cilvēki, kas vispār neatbilst nevienam priekšstatam par to, kā bagātam cilvēkam būtu jāizskatās. Un tieši pretēji, tādus fake lifestyle promoterus, ka maz neliekās, var diezgan viegli redzēt, bet ļoti labi arī daudz zina, ka viņiem nav vispār nekā aizmugurē. Bet tik un tā es no šī fakta nevaru iziet, un pat, ja es ieslēdzu savus smadzenes un savu analītisko spriestu spēju uz maksimumu, ja to tā var nosaukt, es tik un tā nevaru izbēgt no domas, kad es esmu savu priekšstatu vergs, un tie priekšstati man ir radušies no kaut kādas ļoti agra vecuma, kaut kāda 90. sākuma vai vidus, kad vispār neviens neko nesaprata. No. Tāds ir paradoks, tāda mēs cilvēki esam, un mēs neesam baigi objektīvie, un marketinga industrija uz to strādā jau paudžu paudzēm un turpinās uz to strādāt. Anyways, ko es ar to gribu pateikt, ka pirmkārt, bagātība nav tas, ko mēs redzam, un īstenībā mēs nevaram pateikt, cik kāds ir bagāts. Un otrkārt, pat ja kāds ir bagāts, pat ja mēs redzam kādu ar Bentley vai S-klases Maybachu vai kaut kādu līdzīgu mašīnu, un ļoti dārgām drēbēm dzīvojot ļoti labu dzīvesveidu, tādu kāds lielākajai daļai pat sapņos nebūtu. Mēs nezinām, kas tas ir pat cilvēku un kāds ir viņa stāsts. Jo iespējams, ka tas cilvēks ir pie lielas apstākļu sakritības ticis pie lielas materiālas veiksmes. Bet varbūt viņš visus iepriekšējos 30 vai 35 vai 40 gadus dzīvoja vai nu nabadzībā, vai cenšoties tikt pie kaut kādas naudas vai panākumiem. Īstenībā viņam nav nekā laba, ko atcerēties. Un varbūt viņš to naudu nopelnīja, kā tautā saka, uzmetot vai apkropjot kādu, kas viņam ir bijis blakus, vai arī pārkāpjot likumu un dzīvojot reālās bailēs no tā, ka var par viņu nākt sots. Un varbūt viņš kaut kādus 5-10 gadus ļoti labi padzīvoja, un tie paši apstākļi, kas viņu padarīja bagātu, viņi atkal padarīs nabadzīgu, un pēc tam nākošos dzīves atlikušos gadus viņš pavadīs tādās pašās grūtībās, kādās viņš bija bijis pirms viņš kļuva bagāts. Un īstenībā tas, ko es tikko pateicu, īstenībā ir daudz reālāks apzīmējums par to, cik cilvēki ir bagāti, nekā tas, ko mēs redzam kaut kādos seriālos vai filmās par bagātniekiem paudžu paudzēs, kas ir varbūt labi 1% no tiem, kas ir bagāti. Tāpēc īstenībā, ja mēs ieraugam kādu, kam ir lepna mašīna, varbūt tā nav nemaz viņējām, vai arī varbūt viņam vienkārši ir bijusi tā mašīna kādā dzīves posmā, un pirms tā posma viņam nav bijusi nauda, viņš labi padzīvoja, viņš nopirka dārgu mašīnu, un iespējams apstākļu vai kādu citu iemeslu pēc viņš vairs nebūs tik bagāts, un viņam vairs tā mašīna nebūs. Tāpēc atcerieties, jūs neredzat cilvēku, kas ir bagāts vai veiksmīgs visu mūžu. Jūs redzat kādu, kas ir turīgs, jūs redzat, ka viņš konkrētā dzīves posmā, konkrētos apstākļos dzīvo iespējams labi. Un neko vairāk jūs nezināt. Un ja jūs sēžat pie 15. trolejbusa kādā sliktā rajonā un redzat lepnu mašīnu, atcerieties to. Nevienmēr tas nozīmē, ka viņa dzīve ir drausmīgi labāka un patīkamāka nekā jūsējā, jo tās lomas var tikpat ātri mainīties, un viņš var sēdēt trolejbusu pieturā pie 15. trolejbusa sliktā vietā, Maskavas poštatē vai Ķengaragā. Un, kas zina, varbūt apstākļi iespējas un jūsu drosmi atļaus jums braukt ar tādu pašu lepnu mašīnu, kā jūs ar skaldību to esat noskatījušies uz citiem. Nekad to nevar zināt. Lai arī kā es gribētu teikt, viss ir paredzams, viss ir racionāls un viss var izdarīt, bet dzīves rati bieži vien dod tādas lietas, ko mēs nekad nespējam paredzēt. Un tur bieži rodās vislielākā bagātība un vislielākā nabadzība. Tāpēc tā, labi, šodien bija tāda filozofiskāka atkāpe par to, kas ir bagātība un kas vispār ir mūsu priekšstats par bagātību nekā citas reizes. Bet, nākošais reizēs jau mēs iesim uz daudz specifiskākiem ieguldīšanas tematiem, tā kā tiekās.